9. maijs. Maskavas lielākā ikgadējā ballīte, kas aizsākās pirms gadu desmitiem kā uzvaras dienas parāde, lai atzīmētu Padomju Savienības uzvaru pār Vāciju lielajā Tēvijas karā. Tā nav tikai mana mīļākā diena Krievijas kalendārā, lai iegūtu jaunus brolu kadrus. Tāpat tā ir bijusi politisku intrigu objekts katrā tās norises reizē kopš iebrukuma sākuma. Es, piemēram, esmu pietiekami vecs, lai atcerētos to smieklīgo mediju čalošanu 2022. gadā, kad cilvēki patiešām tā domāja. Putins izmantotu šo iespēju, lai paziņotu par uzvaru Ukrainā un atkāptos līdz robežām, kas būtu līdzīgas iepriekšējam status quo. 48 mēnešus vēlāk karš turpinās. Un tagad lielākā daļa intrigu katru gadu ir saistīta ar to, ko Krievija vēl var izdarīt ar parādi. Gan aprīkojuma trūkuma dēļ, kas radies zaudējuma rezultātā Austrumukrainā, gan arī pastiprināto drošības bažu dēļ, ko rada tāldarbības droni un spārnotās raķetes, nosaukts par godu jaukiem rozā putniem. Un kamēr mēs turpinām baudīt šo daudz patīkamāko video materiālu, ļaujiet man pāriet pie daudz nopietnākas tēmas, kas šogad varētu notikt 9. maijā. Spekulācijas turpinās, ka šoreiz Putins varētu būt uz tēmēkļa, ņemot vērā, ka Kremlis atklāti paziņojis par samazinātu parādi, un ir dažādi ziņojumi par to, ka Putins pastiprina savu vispārējo drošības aparātu. Tātad, šodien es vēlos koncentrēties uz 3 lietām. Pirmkārt, mēs apskatīsim pāris īstermiņa pamiera priekšlikumus, kuru mērķis ir nodrošināt drošu svinēšanu Maskavā, tostarp arī humoristisku ukraiņu troļgājienu. Pēc tam mēs kļūsim nopietnāki, aprakstot stratēģiju, kas slēpjas aiz vispārējās drošības problēmas, un ko tā liecina ne tikai par uzbrukumiem uzvaras dienā, bet arī par to, kas notiek tieši šobrīd. Un visbeidzot, mēs aplūkosim to plašāka ziņojuma kontekstā par to, kāda ir režīma drošības situācija Vladimiram Putinam. Bet sāksim ar pamiera muļķībām. Un ļaujiet man sākt ar to, ka šī saruna būs drīzāk muļķīga nekā nopietna. Tāpat kā parāde ir ikgadēja tradīcija, arī Krievija katru gadu izsludina pamieru, lai atzīmētu lielo Padomju Savienības uzvaru. Patiesībā tas vienkārši ir veids, kā nodrošināt, lai Putins varētu rīkot savu parādi bez traucējumiem. Jūs nepārsteigs uzzinot, ka šo pamieru ievērošana labākajā gadījumā ir bijusi neregulāra. Tomēr šogad Ukraina nolēma izdarīt kaut ko smieklīgu. Nedēļas sākumā Zelenskis paziņoja, ka, protams, Krievija varētu saņemt savu pamieru. Tomēr tas nesāksies 9. maijā. Drīzāk tas sāksies 6. maijā. No tā brīža Ukraina rīkotos tāpat kā Krievija. Nekādas apšaudes pret Ukrainu, un tad nekādas apšaudes pret Krieviju. Kā tu man, tā es tev. Būtībā Ukraina mēģināja parādīt vienpusēju pamieru bezjēdzību. Jūs nevarat vienkārši pateikt, ka ir pamiers, un lūk, pamiers arī ir. Labi, pieņems, jo Krievija patiešām turpināja karu kā ierasts. Tāpēc spekulācijas tagad vēršas uz to, ko Ukraina varētu darīt uzvaras dienā, kamēr Krievija atkal brīdina, ka būs nopietnas sekas, ja Ukraina izjauks svinības Maskavā. Piezīme. Kremlim un visiem citiem, kas neseko šim plašākajam karam. Ko Krievija gatavojas darīt? Iebrukt Ukrainā? Maskavai nav nekādu papildu kāršu rezervē, jo viss jau ir izspēlēts, vai arī citādi nav pieejams, jo Pekina ar to nebūtu apmierināta. Tu nevari vienkārši draudēt, ka uzvarēsi karā, jo ja tu to spētu, tu to jau būtu izdarījis. Tagad, skatoties plašāk, es raksturotu visu šo savstarpējo pamiera jautājumu kā novēršanu no galvenā. Zelenska noteiktais pamiers ir izpelnījies plašu mēdīju uzmanību kā meistardarbs, kas atklāja Kremļa liekulību pamiera jautājumā. Lai kā arī būtu, tam praktiski nav nekādas taustāmas ietekmes uz militāro situāciju, un es neesmu pārliecināts, vai pēc 4 gadiem vēl ir kāds, kurš nav izveidojis viedokli par to, kurai pusē ir taisnība. Tātad Ukraina ir ieguvusi visu iespējamo labumu, kas varētu būt no pozitīva ziņu cikla starp kara vērotājiem. Bet patiesi svarīgais stāsts ir tas, kas notiek uzvaras dienā vai tieši pirms uzvaras dienas, tāpēc parunāsim par to. Lai gan uzvaras diena padara vispārējo aizsardzības sadalas stratēģisko problēmu uzskatāmāku, tas joprojām ir tikai aizsardzības sadalīšanas jautājums.
Jūs varētu atcerēties, kā tas darbojas no dažām mūsu iepriekšējām šīs dilemmas izpētēm, bet ļaujiet man ātri atsvaidzināt atmiņu. Pieņemsim, ka Krievijai ir pāris potenciālu aizsardzības vājību, katrai ar savu unikālu ievainojamības līmeni, un tai ir noteikts aizsardzības resursu kopums, ko tā var sadalīt starp šīm vietām. Galvenā atziņa ir tāda, ka Krievijai nevajadzētu vienmērīgi sadalīt resursus starp abām vietām. Drīzāk Krievijai vajadzētu ņemt vērā abu vietu relatīvo ievainojamību un sadalīt resursus tā, lai galīgais risks abās vietās būtu vienāds. Tas ir tāpēc, ka, ja tu pārdali pārāk daudz resursu vienai no tām, Ukraina vienkārši uzbruks ievainojamākajai no abām, un katrs aizsardzības resurss, kas tika piešķirts otrai, faktiski bija bezjēdzīgs. Tagad iedomājies, ka pēkšņi mums parādās trešais potenciālais mērķis, kas radies no zila gaisa. Tāda jau arī ir situācija ar uzvaras dienas parādi. Vienu dienu gadā parādās vēl viens mērķis, kam nav praktiskas vērtības, bet pēkšņi tas kļūst svarīgs propagandas nolūkos. Nekas, ka vairāki VIP viesi sēdēs zem klajas debesis Maskavas ielās. Diemžēl Krievijai parādas esamība neizraisa brīnumainu jaunu drošības spēku parādīšanos. Drīzāk Kremlis ir spiests iztikt ar tiem pašiem aizsardzības spēkiem, kas tam bija iepriekš, bet tagad tam ir jauns vājais punkts, kas jāaizsargā. Tādējādi Krievija beigās izkliedē savus aizsardzības centienus citur, jo tai atkal ir jāizlīdzina drošības ievainojamības visos mērķos. No tā izriet 3 sekas, kas var nebūt uzreiz acīm redzamas. 1. Ukrainai galvenais nav paša parādas ievainojamība. Drīzāk tas ir līdzvērtīgu aizsardzības resursu trūkums, kas izraisa citu iespējamo mērķu kopējo ievainojamību pieaugumu. 2. Jebkādām spekulācijām par to, ko Ukraina varētu uzbrukt 9. maijā, jābūt ar pienācīgu pieticību. Pirmā līmeņa stratēģiskā domāšana ir tāda, ka parāde ir ievainojama, tāpēc acīm redzot tā būs mērķis. Otrā līmeņa stratēģiskā domāšana ir tāda, ka tā kā Kremlis vēlēsies aizsargāt parādi, acīm redzot tajā dienā tiks trāpīti jau esošie mērķi. 3 līmeņa stratēģiskā domāšana ir tāda, ka tas viss beigās izlīdzinās, jo optimāla aizsardzības sadale paredz, ka visi mērķi ir vienlīdz ievainojami. Un 4 līmeņa stratēģiskā domāšana ir tāda, ka Krievija nezina Ukrainas precīzās spējas trāpīt kādam no šiem mērķiem, tāpēc tā cenšas izlīdzināt ievainojamību, balstoties uz savu labāko Ukrainas spēju novērtējumu. Savukārt tas, kas nosaka Ukrainas galīgo mērķi, patiešām ir informācija, ko zina tikai Kijeva. Tāpēc mums nav lielas jēgas spekulēt par to, kāds būtu īstais mērķis. Jo, ja mēs zinātu šo informāciju, noteikti arī Kremlis to zinātu, un līdz ar to tā vairs nav privāta informācija, kā sākotnēji tika pieņemts. Visbeidzot, mēs jau redzam parādes sniegto labumu Ukrainai. Krievija nevar vienkārši noknipšķināt ar pirkstiem un nodrošināt, lai visi drošības sistēmas Maskavā būtu ieviestas. 9. maijā 8:00 no rīta drīzāk Kremlim ir jāuzsāk pretgaisa aizsardzības pārvietošana uz pozīcijām vairākas dienas iepriekš. Tas nozīmē, ka esošajiem mērķiem, piemēram Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, jau ir vājināta drošība. Jūs pamanīsiet, ka Ukraina nesen ir guvusi lielākus panākumus savos uzbrukumos, lai gan ir grūti atšķirt uzvaras dienas ietekmi no vispārējā Krievijas sliktā stāvokļa. Pārējām pie mūsu šodienas pēdējās tēmas. Parāde un drošības situācija ap to notiek laikā, kad šķiet, ka Putins arvien vairāk uztraucas par sava režīma stabilitāti. Nopludināts ziņojums, kas, kā tiek apgalvots, ir no kādas Eiropas izlūkdienesta, sāka cirkulēt rietumu mēdījos, norādot, ka Kremlis ir lielākās grūtībās nekā publiski tiek atzīts. Lai īsi apkopotu galvenos apgalvojumus, ik viens, kuram ir saskarsme ar Putinu, tiek pastiprināti uzraudzīts. Putins arvien mazāk laika pavada bunkurā Maskavā un vairāk laika bunkurā Krasnodarā, bet bijušais aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu ir centrālā figūra iespējamā apvērsuma plānā. Veltīsim brīdi, lai aplūkotu katru no šiem punktiem pareizajā kontekstā. Nezinu, kāpēc novērošanas jautājums ir piesaistījis tik lielu uzmanību, jo tas izklausās pēc paranoisks autokrāts uzvedas kā tradicionāls paranoisks autokrāts.
Lai sasaistītu to ar uzvaras dienu, Krievija atkal nerīko savu nemirstīgā pulka gājienu, jo tas nozīmētu, ka pie Putina stāvētu visādi nepazīstami cilvēki. Tāpēc es teiktu, ka šī informācija tikai pievieno papildu nianses tam, ko jau zinājām. Tas par Krasnodaru ir interesantāk. Tas atrodas šeit, valsts dienvidos. Maskava ir šeit augšā. Tās abas atrodas aptuveni vienādā attālumā no Ukrainas kontrolētās teritorijas, taču ceļš uz Krasnodaru ved pāri lielam aizsardzības neaptvertam ūdensklajumam, kamēr dronus, kas dodas uz Maskavu, ir vieglāk dabīgi ierobežot. Tas mums liecina, ka Putins vairāk uztraucas par iekšējiem draudiem nekā par Ukrainas draudiem. Vai vismaz viņš uzskata, ka Ukrainai ir vieglāk savervēt aģentus Maskavā nekā Krievijas dienvidos? Ir arī interesanti, ka viņš uzskata, atrasties ārpus galvaspilsētas ir drošāk režīma drošības ziņā nekā atrasties galvaspilsētā. Tas apgriež otrādi vispār pieņemto loģiku par to, kā notiek apvērsumi. Piemēram, paskatieties uz Gorbačova arestu Dačā. Tur ēja viņu izolācijā, nostiprināja valdības struktūru galvaspilsētā un pēc tam paziņoja par visas operācijas beigām. Viens veids, kā izprast šodienas situāciju, ir tas, ka Putins vairāk uztraucas par mēģinājumiem atņemt viņam dzīvību, nevis par kādu, kurš cenšas sagrābt varu ar tradicionālākiem līdzekļiem. Runājot par apvērsuma draudiem, Šoigu ir interesants cilvēks, uz kuru krīt aizdomas. Viņam un Putinam ir vai bija ciešas attiecības, un jūs varat atrast bezgalīgu daudzumu fotogrāfiju, kur viņi kopā atpūšas. Daļa no iemesla, kāpēc Putins ir vai bija tik tuvs viņam, ir tāda, ka Šoigu tēvs pēc etniskās izcelsmes bija piederēja kādai Sibīrijas tjurku tautu grupai. Tāpēc Šoigu tika uzskatīts par nedraudošu, jo Maskavas politiskie spēlētāji viņu nepieņemtu kā jauno līderi, ja viņš kādreiz mēģinātu gāzt Putinu. Tāpēc viņš tik ilgi bija aizsardzības ministrs, un pat pēc tam, kad karš pierādīja viņa neefektivitāti šajā amatā, viņš tika pārcelts uz drošības padomes sekretāra amatu. Taču izlūkošanas ziņojums norāda, ka varbūt viņš tomēr ir drauds. Jebkurā gadījumā, es domāju, ka ir svarīgi šādu nopludinātu izlūkošanas ziņojumu uztvert ar zināmu piesardzību. Ir viegli visu safabricēt, publiskot to un tad vērot, kā Maskava reaģē paranoiski. Alternatīvais virsraksts šim varētu būt. Izlūkdienests iespējams veic ietekmes operāciju, bet es nedomāju, ka tas piesaistītu tik daudz klikšķu. Es arī domāju, ka ir svarīgi saprast vispārējo situāciju, kurā Krievija pašlaik atrodas. Es veselu ģeopolitikas helpline video veltīju šīs tēmas apspriešanai savā otrajā kanālā. Bet mums joprojām ir jānošķir klikšķu ēsma par to, ka Putins ir beidzies un Krievija ir salauzta no situācijas realitātes. Krievijas pozīcija izskatās būtiski sliktāka nekā pirms gada. Taču ir liela atšķirība starp to, ka Krievija ir uz sabrukuma robežas, un to, ka Kremlim ir jāpārdomā kara ekonomika. Vai tagad Maskavas ielās varētu notikt apvērsums vai kāda protesta kustība? Protams! Taču ir svarīgi saprast arī realitāti, ka šie notikumi joprojām ir maz ticami, un jums nevajadzētu uzticēties komentētājiem, kuri jau 2 gadus apgalvo, ka Krievija ir 2 nedēļu attālumā no sabrukuma. Es pieminēju šo punktu, jo tas ietekmē to, ko Ukraina vajadzētu darīt ar iespēju, ko tai sniedz uzvaras diena. Saskaņā ar naratīvu, ka ar Putinu ir cauri, publisks uzbrukums parādei būtu pēdējais lūzuma punkts valstī. Un es saprotu, kāpēc šāds naratīvs pastāv. Tas ir tāda veida notikums, ko tu redzētu filmā, tāpēc ir viegli iedomāties ticam scenāriju, kur viena bumba uz vienas parādes varētu novest visu valsti līdz sabrukumam. Bet tas varētu būt arī tikai politisks trieciens Putinam, ko Kremlis mēģina glābt, attēlojot ukraiņus kā mežoņus, tādējādi atjaunojot vajadzību apspiest Kīvu. Atgriežoties pie aizsardzības resursu sadales problēmas, Krievijai vajadzētu izlīdzināt visus šos riskus. No mūsu skatpunkta kā tastatūras karotājiem, vēl vienam uzbrukumam naftas pārstrādes rūpnīcai vajadzētu dot tādu pašu sagaidāmo kara ieguvumu kā triecienam parādei. Fakts, ka pēdējais sniegtu labāku video materiālu, tiek līdzsvarots ar lielāku aizsardzības koncentrāciju galvaspilsētā. Tādējādi Ukrainas izredzes uz panākumiem tur ir zemākas. Tātad, kādi ir mūsu šodienas galvenie secinājumi?
Konkurējošie pamieri bija jautrs novērsiens, kam nebūs būtiskas ietekmes uz karu. Uz varas dienas parāde rada drošības ievainojamību Krievijai, taču reālais risks galu galā tiek izkliedēts uz visām pārējām ievainojamajām iekārtām valstī. Un mums vajadzētu to jauno drošības ziņojumu atzīt, bet nepārspīlēt ar reakciju, gluži tāpat kā ar jebkuru citu būtisku jaunu pavērsienu karā. Tikmēr, ja vēlaties uzzināt vairāk par problēmām, kas rodas nepamatoti brīdinot par Krievijas drīzu sabrukumu, un starp citu arī par to, kā patiesi sniegt Ukrainai labāku politisko atbalstu, noskatieties to Geopolitics Helpline video, uz kuru es iepriekš atsaucos. Un ja jums patika šodienas video, lūdzu nospiediet patīk, dalieties ar to un abonējiet kanālu, un tiekamies nākamreiz. Saudzējiet sevi!